15. janvāra piekdienas vakars un Arēnā Rīga viesojas Kontinentālās hokeja līgas pastarīta Austrumu konferences pēdējās vietas. Šī brīža īpašniece Novokuzņeckas Metalurga komanda. Līdz šim visās 8 aizvadītajās Kontinentālās hokeja līgas sezonās Kuzņas komanda nevienu reizi Arēnā Rīga nebija uzvarējusi, un tas deva labu priekšnosacījumu tam, ka šovakar rezultātam jābūt ir pozitīvam un 3 punkti ir jāpaņem. Bet, kā saka, nevērtē vīru pēc cepures, un pirmie spēles rezultāti atklāja viesi jau nepilnas 2 minūtes, nospēlējot pirmo reizi Joakim Eriksonu pārspēja Iljā Musins. Tomēr nepagāja neviena minūte, un Tims Sestito izlīdzina spēles rezultātu 1-1. Pirmā trešdaļa nesa tikai un vienīgi nepatīkamus pārsteigumus. 15. minūtē Roberts Kausals dubulto savus komandas pārsvaru, un Kirills Šukins gūst savus pirmos vārdus Kontinentālajā hokeja līgā, un Kuzņa ir izvirzījusies vadībā 3-1, ko tādu nebija gaidījis neviens no klātsošiem arī līdzjutējiem. Otrajā trešdaļā komandas apmainījās tikai ar noraidījumiem, vārti netika gūti, bet tad nāca Tima Sestito stunda, un šis ziemeļamerikāns mums parādīja, kā ir jācīnās līdz galam. 51. minūte viņš realizē skaitlisko vairākumu, un pēc sauliešu un mējas teicamām piespēlēm Sestito samazina rezultātu starpību līdz minimumam un cīņa līdz pēdējai sekundei. Bet cerība Arēnā Rīga šovakar mira pēdējā. Treneru kolektīvs nomaina jau šobrīd Jakubu Sedlečeku pret 6. laukuma spēlētāju. Pretinieks spēlē skaitliskajā mazākumā. 36 sekundes līdz beigām Tims Sestito uzspridzina emocijas arēnā un rezultātu izlīdzina 3-3. Atlikušajās sekundēs nekas uz tablo nemainījās, un mačā tika izsludināts papildlaiks. Spēles papildlaikā mūsējie bija neapturami, un atkal laikam jau veiksme tomēr bija mūsu sabiedrotā, un pēc nelielas nesaprašanās tiesnesis norāda, ka ripa ir vārtos. Andris Džeriņš izrauja uzvaru Rīgas Dinamo, papildlaikā 2 punkti ir nopelnīti, uzvara 4-3, un arī 8. reizi Novokuzņeckas Metalurga hokeisti no Rīgas mājās dodas kā zaudētāji. Pēc mača mēģinājām palūgt interviju 3. vārtu autoram Kirillam Šukinam, bet laikam jau zaudējuma rūgtums bija pārāk liels. Интервью ему снес команда капитан. Хорошая игра вроде бы получилась для Металлурга сегодня, но в конце все-таки, я бы сказал, победу, наверное, упустили. Почему так? Да, упустили, немножко расслабились, не дотерпели, и в овертайме обидная шайба, конечно, сами виноваты. Приезжая на игру здесь, в Риге, это ваш первый выезд в новом году, какой настрой был? Ну, до этого проиграли много матчей, и поэтому хотели выиграть, но не получилось. Только играем на победу в каждой игре, но немножко чего-то не хватает. Для Металлурга, наверное, этот сезон уже закончен? Нет, играем все до конца, все матчи, бьемся, играем на победу. Сегодня удивила ли Рига своей игрой против вас? Ну, мы со всеми пытаемся играть на равных. Где-то получается, где-то нет. Сегодня с Ригой играли на равных, им чуть-чуть повезло. По-вашему, почему до сих пор еще за вот эти 8 сезонов Новокузнецк здесь в Риге не выигрывал? Не знаю даже, как это объяснить. Удачи в следующем игре. Спасибо. Pēc Tima Sestito 3. gūtajiem vārtiem uz arēnas Rīga ledus lidoja līdzjutēju cepures. Timam hat-triks. Pēc spēles ķertuvē intervija ar hat-trick meistaru. Tim, first of all, congratulations with the victory, whereas the game was so tough. You know, we didn't play very good in the first couple periods. I don't know if we thought it was going to be an easy game, but for a young team over there, they took it to us and put some goals in early, and we were fighting it. But I'm happy with how we responded in the third period. I thought we dominated and put some goals in, and it's nice to get the win in overtime. Does it make the sense that you are like playing against the team that is outsiders in the Eastern Conference in the whole league? Yeah, you know, when you know they're in the bottom of the standings and stuff, maybe sometimes you take it easy, but it goes to show that any team can win in this league. You know, they took it to us for the first 2 periods, and I think we're fortunate to get out of here with a win. 3 goals, hat-trick. What are you going to say about that? I don't know. Right place, right time. You know, first goal is kind of just a shot that kind of sneaked through. The second one was a great pass by Gincha. It was right on my tape. And then the third one, I was just battling. Gunya got the puck, stick on the puck, and I just kind of batted it in. So I don't know if I stole it from him or not, but it felt good. It felt good to tie the game. How many hat-tricks did you have in your career? This might be number 1, maybe number 2. I might have had one when I was 10 or 11 when I was a kid, but this is the most memorable. Do we still breathing for the 8th place in a regular championship? Yeah, you know, we would have liked to play better earlier in this homestand, but hopefully this kind of kicks off some momentum for us. We got a couple more games here where we need to
put wins together, and not 2-point wins, 3-point wins. So, we'll enjoy this for a little bit, and then we're going to go to work and try to get another win in a couple days. Thank you very much. Nākamo spēli savu skatītāju priekšā Arēnā Rīga mūsējā aizvadīs 17. janvārī svētdien, kad mēs esam pasludinājuši ģimenes spēli pret tālākajiem mūsu pretiniekiem Vladivostoks Admirāli un komandas kapteini Oskaru Bārguli. Cīņa turpinās!